menedžeri un basketbola sekotāji. Tiekamies jaunākajā raidījumā par NBA, par jaunumiem mūsu līgā, par kausa izcīņu gan mums, gan kas notiek ietekmē uz NBA kausa izcīņu mūsu līgā, kuras spēles skaitam, kuras spēles varbūt nav jāskaita un rezultāti netiek ņemti vērā, par līgas rekordiem. 2 reizes vienā kategorijā pagājušajā nedēļā pārspēja rekordu. Paskatīsimies, vai šis rekords, manuprāt, kļūs par diezgan netveramu. Sarežģīti būs tagad vēlreiz pārspēt viņu, bet, protams, neiespējami, kā jau vispārējā rekords. Zinām, kaut kas vienmēr krīt un ir laiks mainīties rekordiem. Un par visiem jaunākiem rezultātiem 7 nedēļas ir pagājušas līgā, 8. šobrīd jau rīt. Un skatīsimies, kādi rezultāti ir visās mūsu grupās. Tad pirmais mēs paskatāmies, kas mūsu tirgu ir pavisam salds un garšīgs un patīkams. Un kas varbūt menedžeriem ir jāpaskatās. Herbs Jones ir atpakaļ no traumas un uzreiz ir atpakaļ starta pieciniekā, ņemot vērā, ka New Orleans komandai traumu viļņi ir pietiekami bieži. Varbūt tur pie vainas kaut kur ir treneru korpus un ārsti un masieri un visi pārējie fizioterapeiti. Varbūt vienkārši sakritība. Un pēdējais no kritušajiem mums ir Brendons Ingrams. Ingrams ilgāku laiku nebūs, pastiepta potīte, un līdz ar to nevis tikai Herbs Jones tiek pie lielām minūtēm, bet arī Trejs Mērfijs ir ticis starta piesniekā ar Brendonu Ingramu. Viņš ir kā 6. spēlētājs, pirmais no beņķa, bet bez Ingrama viņš ir iekšā un spēlē burtiski pie 40 minūtēm, un ir vienkārši lielisks. Ļoti, ļoti labi Trejs Mērfijs spēlē. Man patīk tas, ko viņš dara. Pašam man viņš ir vienā līgā, un priekš tā, ka viņš sezonas sākumā bija traumēts, krita draftā zemāk. Es domāju, ka viņš rāda lielisku vērtību to pretī, ja tu viņu paņēmi draftā un biji, teiksim, gatavs to nogaidīt. Bet vispār, jā, ļoti, ļoti labs spēlētājs, un ko darīt vispār New Orleansē? Nezinu, viņiem ir varbūt jāsāk tankot, jo viņiem nav kas spēlē. Ļoti, ļoti liela trauma viļņi bijuši, vēl tagad turās, un kas vispār būs sezonas otrajā pusē, vai kādi viņiem būs mērķi, kur viņi būs tabulā, nepārāk augstu, tas ir skaidrs. Un, jā, Ayo Dosunmu no Čikāgas līdz ar Patriku Viljams traumu ir ieņēmis viņu vietu starta pieciniekā. Sākumā tur spēlēja Torī Kreiks, tad sāka viņu vietā startā Dosunmu. Un Dosunmu spēlē labi. Pēdējā spēlē bija pat triple-double, un patiešām ļoti laba statistika, un redzam, menedžeri redz, ka viņam ir vērtība. Viņam ir ļoti liels minūtes, un ja viņš ir īpaši starta pieciniekā, un Dosunmu varbūt pietiekami stabils, reizēm trūkst tie periferālie stati, bet pie tādām minūtēm ļoti labi viņš spēlē. Hachimura. Man pēc sajūtām, man likās, ka viņam ir fenomenāla sezona. Jā, viņam bija sezonas sākums ļoti labs, tad sezonas kaut kāda otrā daļiņa sliktāk, un tagad atkal viņš ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Man likās, ka viņa stati būs labāki, bet īstenībā, ja pastāsts ar pagājušo gadu, viņam gan procents no spēles sliktāks ir, gan mazāk punktu vidēji mačā, un neko tādu viņš īpaši nerāda. Un tas Hachimura ir tas pats vecais kā Hachimura, augšā, lejā, labākas dienas, sliktākas dienas, un tāds viņš arī paliks. 12 komandu līgā, LFL 144 spēlētāji ir komandās, pamats sastāvos, tas ir streameris, tā ka viņam ir karstais moments, kad ir daudz traumas un viņam aiziet spēle, tad viņš ir stabils kādu momentu, kad atkal ir slumps saucamais, viņš ir lejā, tad viņš ir mētams būtībā nost vai arī streameris. Maliks Monks turpina spēlēt starta pieciniekā. Jā, debitēja beidzot Sacramento komandai startā, pirmo reizi savā karjerā 3 gados pie šīs komandas, un tagad bišķīt ir piesēdies, tāpēc arī tikai 5. vietā ir, bet, un arī ņemam vērā, kāds jau procents viņam ir, teiksim, investīcijās 60% pāri jau ir menedžeri viņu paņēmuši, tāpēc Maliks Monks pozīcija vairs nav tik strauja augšupējā, bet Maliks Monks ir pie tādas lomas, pie tādām minūtēm, kuras ir biežāk pār 30, viņš ir LFL spēlētājs, jo viņš var producēt šādā epizodē. Protams, viņam būs daudz punkti, labas piespēles un trīnīši pārējais kā kuru dienu, bet nav tik nemaz sūdīgi. Niks Richards atpakaļ sastāvā ar Marks Viljams. Marks Viljams gan spēlē pagaidām ap 10 minūtēm, pēdējā spēlē arī nespēlē, kas bija back-to-back, spēles 2 dienās pēc kārtas, un Niks Richards turpina iet starta pieciniekā, kaut gan minūtes vairs nav tik liels, produkcija arī nedaudz samazinās, kaut gan nevienā brīdī nebija arī tur super izcilā. Un varbūt tā ir menedžera tāda priekšlaicīga jau sagatavošanās reakcija. Ok, nāk Marks Viljams, tūlīt Richardsam pazudīs starta lomu, tūlīt pazudīs arī lielās minūtes. Kas vēl nav noticis, varam vēl paturēt viņu, ja viņi tiešām tev vajag īpaši garo, bet kopumā Marks Viljams neizstās
gatavs spēlēt vēl lielas minūtes, kaut kā minūtēs, kurās viņš ir laukumā, viņš parāda to savu potenciālu ļoti, ļoti labā līmenī, bet lielas minūtes pār 20 Markam Viljamsam, es domāju, vēl nespīd nedēļu 2. Un Niks Richards, ja to vajag tīpaši garo, vēl var paturēt. Jareds McCains devies uz soliņu līdz ar Paulu Džordžu atnākšanu, viņu vietu arī pirms tam jau ieņēma tā kā saucamajā rangā Kelly Oubre, kurš ir palicis starp piesniekā un pietiekami labas spēles rāda pēdējā laikā. Scotties Pippens ar visiem veseliem spēlē 15 minūtes, 20 jau ir stiepjot, un ar to viņam nepietiek. Tur ir spēles ar 2 punktiem, 2 piespēlēm, 2 reboundiem, kas ir ļoti, ļoti maz, protams, loģiski, un nav LFL jēgas no tāda spēlētāja, bet, piemēram, pēdējā spēlē, kad nebija Ja Morants, viņš 11 punkti, 11 piespēles, 24 minūtēs, laikam, laukumā, un Scotties Pippens, protams, zinām, ar tādām minūtēm un vairāk ir ļoti izcils, bet kā ar zem 20 viņš pat nav streamers. Benedikts Maturins ir noturējis starta piecinieka loma pat ar Nemhārda atnākšanu, bet Maturina arī karstais vilns, redzam, tieši pretī ir Hachimura Lakeros, garais spēlētājs, un Maturins pretī būtībā tāds pats ir ārējās līnijas spēlētājs Indiānā, kuram ir ļoti karsti momenti, ļoti slikti momenti, kad lielas minūtes, tad viņš bieži vien uzkarst, bet arī parātam arī nav tik karsts lielām minūtēm, bet Indiāna grūti saprast, cik daudz viņi īstenībā investē minūtes, laiku un šīs te vēlmi viņā, jo sezonas sākumā viņš spēlē ļoti maz, tad bija tās lielās traumas, viņš tagad spēlē ļoti, ļoti, ļoti daudz, 40 minūtes pat dažās spēlēs sasniedz, un grūti spriest, it kā šķietam viņš ir progresējis, bet ko es par domāju ar viņu darīt Indiāna, es nezinu. Daudz nekts turpiniet ar piesniekā, bet minūtes sāks līdēt uz leju, pēdējās spēlēs tās ir 25, 22, tad jau 21, un debitants vēl nav gatavs lielam spēles vēzumam. Grupās elitē Mundīgi ciemā Rupucis ir pirmajā vietā grupā un ne pirmo nedēļu vien. Turpina lieliski spēlēt Artūrs Petersons, Reliņa iemetēji, Līvan Hauks, Dīrs, Barons, Smukums, Cezars. Bišķīt paslīdējis uz lejkopamā, bet turās vēl aizvien playoffā, un Rīfūdām joprojām 11. vieta playoffā, viņam vēl smaržuņa nav nemaz sanākusi. Un dzīvnieki ir 12. vietā pēdējie. Skrīveri ir elites spēcīgākā, uzvarām bagātākā komanda, un pirmajā vietā B grupā Salaspils Bulls saglabā 2. vietu, Vilki, Lizardi, Nageti, Šmakauka, Jēkabs un Pelikāns ir 8. Niki, Rajons, Čaki un Alus arī nemainīgi turpina dzīvoties ārpus 8. Rezultāti. Mundīciems kā grupas līderis uzvarēja 6-2-1, Ragana Rangers 6-3-0, Ventspili uzvarēja, Hauks pret Hektoru arī 6-3-0, iemetēja tāpat uzvarēja Dīrus, Cezaram uzvara, jā, iespēja, teiksim, vairāk nostiprināties astotniekā pret dzīvniekiem, un Rīfūdam piekāpšanās pret Lejoniem, un Lejoniem iespēja bišķīt reabildēties sezonas sakarā, kur viņiem nav gājis tik labi. Ventspils Vilki 8-0 uzvara, Šmakonkai pret Lizardiem 6-3-0 uzvara, Nikiem panākums, mazais panākums, kas viņam arī nepalīdz īpaši augstāk pakāpties grupā, Alum uzvara un 9. vieta grupā, Pelikāns uzvara 8. vieta grupā un 76ers arī minimālā uzvara, bet saglabāta, protams, vieta pirmajā ailē grupā, un 76ers ir ar rezervīti. Ķieģeļi pirmajā vietā 2. divīzijā A grupā, kas nav jau pirmo nedēļu. Džispot ir 2. Kalnieši ir pamatīgi pakāpšies. Iesāk sezonu Raimonds ārpus playoff zonas un pat vairākas nedēļas pēc kārtas tur arī turējās, bet pēdējās 3, varbūt 4 nedēļās viņš ir soli pa solim kāpis un nu jau ir 3. vietā. Arī aiz sevis ir Pastums Daugmali, kurš pirms brīža pāris nedēļas atpakaļ bija 1. grupā. Bossi, Jazz, Buki, Supersonics, Pandas, Rockets, Zelis un Bauska, lai gan kaut ko sāku uzvarēt, bet, nu redzam, deficīts 3,5 kategorijas līdz 11. vietai līdz playoffiem tagad ir 8,5. Nu, protams, tas ir viss atspēlējums, bet Bauska visu sezonu brauc pa pēdējo vietu pagaidām. Tals Rituls pirmajā vietā ar B grupā izcila kategoriju summa, patiešām ļoti tuvu 50 kategoriju uzvarām tagad, kas jau būtībā kaut kādā mērā garantē viņam playoff lomus. Tagad tiešām varētu teikt, ka ar šīm kategoriju uzvarām 48, ja man atmiņa neviļ, tad jau var garantēt vietu playoffos. Sixpārni, protams, ne visās grupās, bet citās var. Sixpārni 2. vietā arī tur saglabā savu vietu, Ķēns arī saglabā grupas augšgalā. Baleriem neliela pārkāpšanās īstenībā. Fujeki, Kuldra, Dargais Siltums, Orkāniem uz leju pēc zaudējuma, Rīmas Gaļi, Kraslavas Alus un Ankuri ir pēdējā vietā.
Rezultāti. Smiltenes Buki minimāli uzvar pret Roketiem, Ķieģeļiem minimāli uzvar pret Bosiem, Kalniešiem, kā minēja, kāpšanās un tieši uzvarēja komandu, kuru tagad padzina zem sevis. Tabulā Daugmals, Dādz un Agri Aurmani, Džekurkalna Jazz panākums minimālais, Džispateriem minimālais pret Supersonics un Invalīdiem. Jā, uzvara pret arī Pastarīti grupā, Ciema Zeles volūmu 2 ar 7-2-0. Bet bija tik liels grāvis izraksts, kad pat ar šādu ļoti pārliecinošu uzvaru summā kategoriju nav bijusi iespēja izrāpties no pēdējās vietas. Mīsas Kūdra 5-3-1 pret Rīgas Rīmām panākums, Balleriem uzvara pakāpšanās uz augšu un Fujakiem tieši pretējais kritums uz leju. Būtībā Baller ar Fujakiem samainījās vietām, Baller uzkāpa uz grupas augšējo viduci un ne Fujaki, Fujakiem viņi cīnījās, tad nav īstas duels. Uzvarēja Fujakus, dārgais siltums 7-2-0 pret Ankuriem, Rekuteiru Orkānu. Te viņiem zaudējums 1-8-0, kur viņi nokrita no 4.-5. vietas grupā uz 8. un Ritulim vēl viens lielisks panākums un grupā stabila 1. vieta. Ļoti vēlreiz jāsaka, Lauris Purkalīts aizvada augstākā līmeņa paraugu demonstrējumu sezonu. Un Ķencim uzvara 5-4-0 minimālā, bet tas palīdz noturēties arī grupas augšajā daļā, 3. vieta, un Vecrīgai tāpat uzvara 2. vieta grupā pret Rīgas Gaļiem, kuriem ir vieta pagaidām ne play-offu zonā. Un mēs laižam pie CD grupas. Oslo leģionāri vairs nav kategorijas summas līderi. Reku redzējām jau Talsu Rituls ar 48 kategoriju uzvarām jau viņa līgas kopvērtējumā ir apdzinis, bet joprojām 10 kategoriju pārsvars par 2. vietu, vairāk kā viena dueļa pārsvars. Imants vēl būs saglabā 2. vietu, Vidselai 3. Purvs 4. Girosi Nuggets Heroes nedaudz pakāpjas, normāli 8. Buļļi un Veidnis Buzards Helbīvs pēdējie. Minigolferi tāpat saglabā 1. vietu D grupā, Hedgehogs, Vārdes, Irši, Stikla, Ezernieki, Pizdings, Petuhi, Ogres, City Balls izkrīt ārpus play-off zonas. Robertu Mūkāns, Augs Bifeļu, Valders pakāpjas, paliek 11. jo Rīgas Polor Ols, lai kā gribētu, viņam ir līdzīgs scenārijs kā Bauskas Invalīdiem A grupā un iesildīta pēdējā vieta. Volleyball 7-2-0 uzvarēja pret Hānzas Helbīfu, Veidnis pārspēja Buzārdu, Nageti pārspēja Girosus, Ergļu Purs pārspēja Savienas Buļus, normāli pārspēja Heroes un leģionāri uzvarēja Zinātnieks minimāli, viena no saviem ciešākiem konkurentiem pārspēja, bet šeit būs interesants duelis noteikti arī grupas vietās turpinājumā. D grupā Petuhi pārspēja Pizdingu, Līvāni bez stīkla pārspēja Liepājas minigolferis, Bifeļi uzvarēja Pastarīt Polorovs, Hedgehogi pārspēja Iršus, Baložu Vārdes atkal ir uzsiluši, uzvara Ogres City Balls un Valders pret Ezerniekiem, grupas viena no pēdējām un švakākajām komandām, spēja cīnīties līdzvērtīgi ar Ezerniekiem, kur ir grupas vidu, un Ezerniekiem tās ir sāpīgs zaudējums. Diega Bikšs saglabā 1. vietu, Ozoli, Vārnas, Bebri, Piekūni, Brekši, Kuzman, Gunners, Barons, Lucky Gang turpina būt ārpus play-off zonas, tāpat kā Zirgi un Anti-Stars. Ļoti interesants trīnieks ir 3B grupā. Panthers ceļa Klondaika pēdējās 2 nedēļas. Tur savā starpā bija arī dueļi. Vienā tur viens uzvar, otrā otrs, tad viņi visi mainās tur ar vietām. Bet šitais trīnieks ir visu laiku soli, jo pēdējās nedēļas arī kāds 3-4. Un viņiem nemanot, bija kaut kāda atstarpīta starpā, bet viens ar otru mahājoties, Panthers ceļa Klondaika, viņi sev ir klāt pielaiduši nevis tikai Ordo, bet arī Rausi sindromus un turpat arī Rezernieki. Tā kā redzam, vesels septītnieks ir fenomenāli tuvu, un arī pārējie nav nemaz tik tālu, viss vēl tur interesants būs priekšā, bet šeit ir baigi spraigie dueļi, un septītnieks tik cieši nevienā citā grupā izskatās, ka nav. 94ers, 8. Pinky Suns, Zandartis Ziets un Reksis arī turpina braukt pa pēdējo vietu. Rezultāti Kuzmans Gunnerus gandrīz savs atstāja, Diega Bikšs 6-3-0 pret Lucky Gangu, Barons pret Ozoliem, Zirgi pret Antistars, Vārnas pret Brekšiem zaudējums un Bebriem minimāla uzvara pret Meža parka Piekūniem. B grupā Rekšiem kārtējais zaudējums pret Ezerniekiem šoreiz. Rausis Sans cīnījās nešķirti, 33 Zandarti piekāpās sindromiem, 94ers pārspēja vienu no grupas spēcīgākajām komandām Limbažu ceļi, kas ceļiem arī
nedaudz uztaisīja ieberzienu grupas pozīcijās, bija viņa līderi, tagad vairāk jau nav. Valmiera Ordo panākums, kas pret Ziedu, kas ļāva pieķerties tātad tuvāk trīniekam, un Panthers Kolondoja, ka divi līderi savā starpā cīnījies, un Panthers uzvarēja, līdz ar to pirmā vieta tagad arī grupā. C un D grupa 3. divīzijā Sans Kalngales suņi. Par šito man ir rakstīja menedžeris Dāvids. Viņam nevis ir sani vai tur saulītes vai kas, bet viņam ir Kalngales suņi. Un Kalngales suņi arī ir līdzīgs stāsts, kā mums bija iepriekš minēja 2. divīzijā, piemēram, Raimondam Bataram. Viņam ir līdzīgs, bet vēl izcilāks stāsts. Arī suņi iesāk sezonu ārpus play-offa, tad bija tur 7., tad tur 5., tad tur 4. un tagad ir 1. vietā grupā. Ja Kalngales suņi pagājuši gadu tik labu sezonu noteikti neaizvadīja, vismaz kaut kādos sprīžos nebija viņa līderos, bet šogad ir izdevies pielikt, ir izdevies uzlabot rezultātus, un jau ir 1. pozīcija grupā vismaz pēc 7 nedēļām. Skatīsimies, kā būs tālāk. Torpēds 2. vietā, nostumta viņa no 1. vietas uz 2. Tukāni, Eži, Kurmi, Showtimes, Turbīnas, Lebroni, Zilānu Vimbas, Kuļi un Husky nav tālu atpalikuši. Pietiekami labs rezultāts pēdējā vietā grupā. Tur viņam pat ir dalīta vieta, un viss vēl ir iespējams. Andis ir 1. vietā. Jā, iepriekš saukāja Andi par Tomu. Es tagad arī pateicu nepareizi. Toma atvainoju. Es atkal, tāpēc, ka tev uzvārds ir Andiņš, un man gribas, lai teikt Andis, bet tu esi Toms. Tā kā Toma komanda ir 1. vietā grupā ar 41 kategoriju uzvaru, un jā, tieši tā, Toms ir 1. vietā grupā, nevis Andis. Un Ventspils Dūža ir 2. vietā. Splash brauc kā nostumt no līdera pozīcijas, tā arī brauc tā bišķīt no muguriņas, kā tās lavās, ko var izdomāt. Bet 3. vieta un 7 kategorijas arī nav vairs maz, bet vēl ir pussezona, vēl var skatīties kaut ko sadomāt. Ķieģeļi GPT, ambas baloni, Fireball 8. Līdzīgi kā pagājušajā gadā. Fireball kaut kur braukā, kaut kādas traumas, kaut kas neiet, tad tur neskrīt kalendārs. Un tā viņš tur miņājās, pat tur 7, 8, 6, 7, 5, 8. Un tad kaut kur sezonas beigās uz playoffiem viņš tur kaut ko ātri uzkāpja augšā, labi playoffi un kaut ko tur samočīja kaut kā trīnieku beigās. Skatīsimies, kā būs šogad, tā bija pagājušajā gadā. Varbūt scenārijs būs citādāks. Bonaparti 9, Bulldogi 10, Kuzinēri 11 un Ļaudonas Lauvas arī 24 kategoriju uzvarām ir 12. Rezultāti Tukāni pārspēja Lebrons, suņi uzvarēja minimāli tieši arī abu divu grupas līderu duetā, jeb duelī, minimālu uzvaru, un ar to pietika, lai tieši apsteigtu grupas bijušo līderi. Kuļi pārspēja 7-2-0 Huskijus, Vimbas pārspēja Ežus, Turbīnus uzvarēja Drīmu, un Kurmi uzvarēja Showtime duelī. D grupā Splash brauc, lai gan uzvar, bet nesanāk pieķerties tuvāk, arī pārējie līderi uzvar. Bonaparti 6-2-1 pret Fireball, Fireballs nokrīt uz leju. Liepājas Crazy Rabbits ar Tomu Andiņu, uzvar Smiltenes ambas, Kuzinēriem panākums un ir tur mīņāšanās pa apakšu, bet vismaz nav vispār pašā dibanā. Viņi tur palikuši Dūžu uzvar Apriģi Bulldogus un GPT uzvar Praulienas ķieģeļus. 4. divīzijas Kriču Nāšķi ir atpakaļ virsotnē, atpakaļ 1. vietā 42 kategoriju uzvaras. Lieliska pēdējā nedēļa bija arī netik tālu no vēl viena 9-0-0, kas viņam būtu 2. jau sezonā. Tur pavisam bišķi pietrūkots procents aptuveni sodaņos un kaut kādi pāris kļūdas nemaldos. Un patiešām Kriču Nāšķi būtu 1, kuriem ir nevis tikai vismaz viena, bet jau uzreiz 2 kategoriju 9-0-0 uzvaras. Apes draudz 2. vietā Jenotī Zvēri bija 1, tagad nokrituši uz 4. Pavisam nesen īstenībā. Viņi pirms nedēļas vai 2 bija 1, tagad tikai 4, bet ir, jā, īstenībā jau patālu. 7 kategoriju uzvaras. Nav nemaz tik to uzreiz ar vienu duelīti. Atpakaļ topā nevar tikt. Pielāģogs, Raseliņš, Cīruļi, Nariki, Blēdis, Moto, Knābi un Pantēris. Pēdējie Knābiem turpina neiet. Sirenlauzis, Katls, Ēskiks, vēl par viņu arī atgādinās šajā raidījumā. Kaut ko labu viņš tiešām sasniedza. Skorpioni, Vesbriks, Zipsnīši, Žurkas, Šlagbaums, Jetiji, Laimonis ar Warriors 10. un Rinalds ar Piekūniem 11. un Brīvdomātāji 12. vietā. 4A grupas rezultāti. Nāšķi pārspēja Zvērus, un tieši tāpēc Zvēri ir tagad tikai 4. un pietiekami tālu. Un jā, Našķiem nevis pietrūka 2 kategorijas, bet tikai 1. Un jā, tas bija viens
1% nepilns pat procents izskatās Našķiem, lai būtu 9-0, tā kā viņš bija vēl pat tuvāk nekā man likās pēc atmiņas, cik skatījos rezultātos, un Panthers uzvarēja Moto, Pilāģoks pārspēja Knābjus, kuriem neiet, Cīruļi pārspēja Blēžus, Rasliņš piekāpās Draudzēji, un Jenoti piekāpās Rīgas Avotu Narikiem. Jetī 8-0 pārspēja Baltos Piekūns, arī viņam bija ļoti, ļoti tuvu Sausie uzvarai. Skorpioni pārspēja Katlu, Zipsnīši brīvdomātāji 6-3-0, Eskiki 6-3-0 Sirenlaužus, Warriors un Žurkas cīnījās nešķirti, un Šlagbaums ar Vestbruku 6-3-0 Vestbriks izcīnīja panākumu. 4. divīzija C grupa čempioni 2008, viņiem uzreiz minus papēžiem Geto 2000, kur menedžeris arī ir veicis lielu pakāpienu uz augšu sezonas gaitā. Čekuri, Censoņi, Bāleri turpina braukt pa vidu, Mavs, Straumes, Ziedoņdārs ir beidzot pirmoreiz šajā sezonā. Apsveicu tevi, tu esi iekļuvis playoff zonā. Rīgas Ziedoņdārs menedžeris visu laiku bija 9., 10. Un tagad ir vismaz 8. Tā kā apsveic tevi ar beidzot vietiņu playoffos. Fatpie, Bebri, Līdekas 12. vietā. D grupā Tunskvads, Homeboys turpina sisties savā starpā. Tur viņi abi mūsu vietēji iebraucēji no ārzemēm ir pa pirmajām vietām. Bebri, Virtulis, Vienrocis turās bija grupas galvgalī. Sezonas pirmajā pusē vairāk, bet tagad turās pa vidiņu. Ragi, Ogotāji arī turās playoff zonā ilgāku laiku. Un Hercogi, kā ielīduši playoffā, pagaidām ārā arī nekrīt, un Nageti, Roki, Gurķi un Bebri ir pēdējā vietā. Rezultāts Ziedoņdārs 6-3-0 pārspēja grupas pastarīt, un jā, tas viņam ļāva iekļūt astotniekā čempioni. 7-2-0 pārspēja Mavs un pirmā vieta grupā, Geto 2000 tāda pati uzvara un otrā vieta grupā. Censoņi 7-2-0 pārspēja Fatpie, Lioni pārspēja Ballers. Lioniem, jā, ir pielicis šogad, noteikti ir pielicis, un Censoņi pārspēja Bebrus minimāli 5-4-0. D grupā Ragi 7-1-1 pret Gurķiem, arī šeit nebija tālu no 9-0, lai gan kļūdās nedaudz virs 10 vajadzēja, bet tas nav noteikti nedēļas griezumā tāds liels deficīts, lai nebūtu, teiksim, kaut kādas iespējas pretendēt uz 9-0 uzvaru. Virtual 7-2-0 pārspēja Vienroci, Nuggets pārspēja Ogotājs 6-3-0, Tunskvads pārspēja savu tuvāko sekotāju minimāli, un tas viņam ļauj vēl bišķīt palielināt pārsvaru pirmajā vietā grupā. Tas ir ļoti pozitīvi, un Roki pārspēja Bebrus minimāli, un Hercogs tika pie vēl viens uzvaru. Viņš tās lasa minimālās laiku Ansis Medens, bet šitās minimālās salasās, redzam, viņš bija tur 11, 12, tad 10, tad 9, un tagad jau turās 8. vietā. Tā kā tas ļoti labi rezultāti. Bobo bez izmaiņām. Pirmā vieta grupā, Planieri ir 2, Krējums, Upenes 4, Metēji, Siltums, Tigers, Nāvis, Ozola, Panthers, Animals un Athletics 1 ar 18 kategoriju uzvarām ir pēdējais 5A grupā. Magics saglabā 1. vietu, Cīsiņi saglabā 2. vietu, Aizvaids saglabā 3. vietu, Lauvs, Ķenguri, Kordings, Žageri, Traktors bija 9, tagad atkal ir 8, un Deguni, Sēski, Brašuļi, Plosnieki ir 12. vietā. Rezultāti. Tigers 5-4-0 pārspēja Madrides Upenes, lai gan piekāpjās, bet saglabā 4. vietu grupā, kura bija arī nedēļa iepriekš. Siltums pārspēja Atletikus, Metēji minimāli pārspēja Nāvi, Bobo 6-3-0, ļoti skaists sezona Artūram, pārspēja Ozols, Animals, Planieri cīnījās nešķirti, bet Planieri tik un tā vēl aizvien ir 2. vieta grupā, lai gan neizcīnīja uzvaru, un Panthers pret Krējumu, Pantēram minimāls zaudējums. B grupā Kortkings 6-3-0 pret Brašuļiem panākums, Aizvaidzim arī minimāls panākums, 3. vieta saglabāta, Traktoriem zaudējums, 8. vieta saglabāta, veiksmīgi, Ķenguriem 6-3-0 pret Deguniem uzvara, Cīsiņiem lieliska uzvara, saglabāt 2. vieta, bet Magiciem redzam, ka nesnāc pietuvoties, jo pašiem Magiciem arī 7-2-0 tāda pati uzvara nedēļā. Menedžeris formā, kuram aizdītā nedēļa bija patiešām lieliska, un tas ir pirmo reizi šajā sezonā izcelts elites grupas menedžeris. Tas mums ir Arturs Petersons, Bundīciem Ruputs, viens no mūsu veterāniem un menedžeriem, kurš patiešām jau vairākas sezonas aizved pie mums un stabili ar labiem rezultātiem sāka kādu laiku cīnoties 2. divīzijā, un tad, kad beidzot tika elitē, redzam, ko viņš var rādīt ir elitē, tur ir milzīgs potenciāls. Pats menedžers minēja, ka draftā viņam īstenībā nesnāca tas, ko viņš bija domājis. Viņam bija plāns veidot komandu sākot ar pirmo izvēli
Antoniju Deivisu, bet līdz ko viņš saprata, ka Antonijs Deivis viņam pretī nenāks, viņš skatījās, ko īsti paņemt. Hop, jāņem pretī bija Trace Youngs. Tīri talanta ziņā, cik pats menedžeris saka, un līdz ar to viņa ierastā tāda taktika, kā viņš parasti veido komandas, viņam nesanāca, viņam bija jātaisa kaut kas cits, un viņš bija šķiet sajūt tādu stresiņu, hausiņu, veidot komandu draftā, un viņš saka, ka tas visu novēc pie tā, ka viņa prāt, tie visi rezultāti, veiksmes, uzvaras, panākumi ir kaut kāds veiksmes faktors, kaut kāds kalendāru laba salikšanās, kaut kāda diezgan mazo traumu efekts viņa komandai, un viņš tā kā sevi bija diezgan pieticīgs, nelielīgi pēc komentāriem, ko viņš man rakstīja, kad viņu prāt vienkārši kaut kā viss ir salicies. Tiešām salicies, nekāda ideālā komanda, ideālā formula viņam nav. Protams, viņš ir mēģinājis atkal ņemt garos spēlētājus, tur viņam ir Gobērs, viņam ir Lively's nemaldos, viņam ir vēl tur šādi tādi garie, bet viņam reķina ir kaut kāds Trace Youngs, kurš met zem 40%. Tā kā tas visu bišķi pačkarē to pamatēmu, ko viņš grib veidot, bet tik un tā, viņam tas ir izdevies pat ar Trace Youngu savienojot divējādas kategorijas, divējādas šīs te, ne kategorijas, bet stratēģijas. Nu, beigās tik un tā pirmais, 38, 22, 3, 6, 2, 1 pēdējā nedēļā uzvara un arī 9, 0 kausa izcīņas otrajā kārtā panākums, tikai otrais 9-0 šajā sezonā visā līgā un pirmais kausa izcīņā šogad. Nu, par draftu, kā jau minēju, pirmajā kārtā netrāpīja. Pamēģināja pēdējās nedēļās uz Cole Antoniju. Zinām, ka notraumējās Frants Wagners uz vairākām nedēļām, un bija tāda spekulācija, kad Coles Antonijs būtībā viņš bija izslēgts no Magic vispār rotācijas. Viņš bija tur reāli 12. spēlētājs, spēlēja 4-6 minūtes, dažas spēles vispār nespēlēja, kas ir ļoti, ļoti pārsteidzoši, ņemot vērā, ka viņš vēl pagājušajā sezonā spēlēja 20-25 minūtes diezgan stabili, un nebija pat tādu rādītāju, ka viņš pēkšņi būs vispār nogriezts nost. Bet tas sezonas sākumā notika, un arī tagad viņš uzspēlēja vienu spēli, kaut kāds 27-25 minūtes, bet atkal jau 14 un uz leju. Acīm redzot, Magic galvenais treneris Cole'am Antonijam netic, un viņš ir joprojām pietiekami jauns, 2000. gadā dzimis spēlētājs. Viņu treidos prom. Es tiešām neredzu, kas ar viņu varbūt cits Magicos šeit darāms, izņemot to, ka viņi treidos prom, kad vien tas būs iespējams, kad būs kāda laba vērtība, un Cole Antonija eksperiments Arturam Petersonam nesanāca, un arī visai Magic NBA komandai ar Cole Antoniju kaut kas nešancējās kopā. Pauls Džordžs ir atpakaļ, back-to-back pēdējo arī neizlaida, viņam 6 dienas bija starpā tagad ar pēdējo spēli un nākamo, kas tagad būs, un Pauls Džordžs izskatās, ka viss kārtībā, viss spēlē minūtes diezgan ok, lēnām kāpj un būs tūlīt viss kārtībā. Un, pēdējā rindiņa gan nav pareiza, un tur par Mundingciema dueli, viņš uzvarēja 6-2-1 Rīgas Baronu, kuram arī ir laba sezona, stabila sezona, bet ar tādu menedžeru Mundingciema Rupucis un Arturs Petersons tika galā. Par trade turnīru pagājušajā nedēļā mums pievienojās jau otrā komanda. Pirmo reizi šajā sezonā mums ir 2 trade no vienas grupas. Tātad būs interesanti, var pat sanākt viens par otru pretī šie trade. Un atgādinu, kad visas trade vietiņas 16 tiks aizpildītas, tad sāksies balsojums. Duels par dueli, kārta pēc kārtas, līdz uzzināsim vienu visspēcīgāko, populārāko trade visā šajā mūsu sezonā. No, desmitiem, varbūt pat 100 trade. Tikai viens būs trade turnīra čempiona trades, un menedžers no mums, protams, iegūs kādu foršu balvu. Nu, kas tad mums pievienojās trade turnīra balsojumā? Un tātad 7. nedēļā mums uz lielo balsojumu tika 4 trade no 4 grupām. Dažās grupās pat tie bija vairāk un bija jāizvirza, kuru trade sūtīt uz lielo balsojumu. Kristians Brauns pret Colin Sextonu, 2 mazie spēlētāji. Vienam ir stabila loma, vienam minūtes ļoti laikā no 40 minūtēm uz knāpām 20, kas ir Sextonam. Interesanti, Eitons, Deriks Vaits pret Amenu Thompsonu un Dejonte Mare iegūta tikai 3 balsis, bet uzvarētāja trades, kurš iegļuva trade turnīrā ar Kesslers, Monks, Trace Youngs pret Goberu, Anunoby un Lillardu. Un 5. divīzijā vēl arī bija Kristapa Porzina latviešu trades ar Sohanu pretī aizsūtot arī Maksiju. Tad skatāmies dziļāk par pašu trade. Tātad Toms Andiņš ar Liepājas Crazy Rabbits pirmā vieta no grupas. Noriskēja, grib viņš vēl pastiprināties, ir gatavi kaut ko mainīt pavisam citādāku. Aizsūtīt Trae Youngu, Kessleru, Maliku Monku pret Goberu, Anunoby un Lillardu. 2 garie, kur ir aizsardzības spēlētāji, 2 saspiči un 2 tādi ārējās līnijas spēlētāji. It kā Anunoby
vēsturiski ar stabilāku lomu, bet Maliks Monks arī nesliktāk spēlē tagad un ne ar mazāk stabilu lomu. Tiešām vispār interesants trades 1. vietu grupā pret 10. vietu grupā un ļoti tāds līdzvērtīgs spēlētājs tik sūtīt pretī, varbūt kādam šķiet tīri potenciāli ziņā, tam būs lielāks minūtes, tam būs mazāks. Ļoti, ļoti interesanti būtu uzzināt, ko vispār te menedžeri domā, kāpēc es tā treidoju, kāpēc man šķiet, ka tas spēlētājs par to ir bišķīt labāks tajā katrā kategorijā, un varbūt viņam tieši vajag tur pieslīpēt, salasot katrā kaut kādas bišķīt citādākas uzlabojumus, piemēram, Trace Youngs nedaudz vairāk met iekšā tālmetiens, Maliks Monks arī nedaudz vairāk met tālmetiens nekā Auģi Anunoby. It kā līdzīgi spēlētāji, bet šur tur viens ir bišķīt labāks, šur tur ir bišķīt otrs labāks. Tā kā kopumā interesants trades, daudz spēlētāji iesaistīt un ir grupas menedžera līderis iesaistīts. Tā kā iemetiet komentārā savu balsi zem šī video, par kuru treidu tavuprāt, kurš menedžeris ir tas, kuram ir jāpārstāv šis trades lielajā treidu turnīrā. Nobalso vai Crazy Rabbits un Toms Andiņš vai Apriģi Buldogi un Helmuts Bergmans. Un rekordu grāmatā mums ir pievienojušies viens, bet rekordu pārspēja veseli 2 menedžeri. Tātad iepriekš rekords mums pārtverto bumbu ALE pirms šīs nedēļas bija 66, un tas bija vienīgais rekords, kurš vēl turējās no pirmās nedēļas veselus 4 gadus, un tas bija Rīgas Sprīdīšu rekords ar 66 pārtvertajām bumbām. Sākumā ar 68 no 5A grupas Jānis Savickis ar Kruspils krējumu uzstādīja pirmo rekordu uzlabojumu, bet tad Jūrmalas MSM Ēskiks no 4B grupas Mārtiņš Smalkais 73 pārtvertas bumbas. Tā kā mums ir viens rekordu labojums, un un Vicels zinātnieki arī tur bija duvi ar 62 pārtvertām bumbām, citur īsti rekordiem nebija baigi pat sauduši to sajūtiņu spēlētāju un menedžeri, bet 73 un ar 73 pārtvertām bumbām es teiktu, ka šis rekords jau ieiet tajā kategorijā, kur ir 92% soda metienu no 60 no spēles, 945 punkti ir arī ļoti nepārspējams. Un 73 pārtvertās bumbas jau sāk tuvojoties tam līmenim, kad ir arvien grūtāk un arvien grūtāk pārtiet bloki. Un es teiktu, ka piespēles tālmetieni ir vēl tādi ļoti reāli. Stīliņi jau bišķīt iet virs šī tāda līmeņa. Čempionu līgā Bauskas cietie pārspēja Jēkabu 5-3-1. Bauskas invalīdi piekāpās Sikspārņiem 3-6-0, Lodes ķieģeļi 5-4-0 minimāli pret Institūta huligāniem, Ordo minimāli uzvara pret Bauskas Niks. Salaspils Balons 6-3-0 pārspēja Čakiju, Splash Bros uzvarēja Vārdes, Reksis pārspēja Lebronus, Alus pārspēja Heroes un Virtuls 7-2-0 tika galā ar Rīgas Kingiem un Mātīs Kučinsku. Čempionu līgā, tad šādi mums ir tabula, Virtuls saglabā pirmo vietu, Splash Bros turpina sekot aiz viņa, bet abu divu pārsvars par tālākiem sekotājiem ir pieteikami ievērojams. Cietie ķieģeļi Lebroni, Alus, Vārdes, Ordo ir 8, tad ir Heroes, Kings, Invalīdi, Jēkabs, Sikspāņi, Reksis, Kniks 15, Huligāni 16, Baloni 17 un Čakijs saglabā pēdējo nesaglabā. Viņi ar balonu samainies, bet abiem ir tikai 21 kategoriju uzvara un Čakijs ir 18. Nedēļas top 5 vērtīgākie spēlētāji tieši X spēles vērtībā bija spēlētāji, kuriem bija 4 spēles šajā nedēļā, iepriekšējā, piemēram, Dosonu Vučevičam, un tur viņi savāc labu vērtību, bet jā, tas nav totālajā vērtībā, tas ir X spēles vērtībā, tā kā viņi parādīja arī katrā mačā augstvērtīgu rezultātu. Jokić 42,3 punkti. Jā, zinām, viņam bija tās divas lieliskās spēles, kur divās spēlēs viņš sameta virs 100 punktiem kopā. Lieliski, ļoti, ļoti spēcīgi. Labi rebound, labas pārtvertās bumbas. Dončić ļoti precīzi radīja tālmetienus, daudz pārtvertās bumbas, 29,3 punkti. OG Anunoby, Dosonmu un Vučevič tādi neredzētākas sejas. Arī Dončić, starp citu, pirmoreiz šajā sezonā ir 5, kas ir nedaudz pārsteidzoši. Pa 7 nedēļām viņš nevienu reizi vēl nebija bijis, izņemot šonedēļ. Anunoby, protams, lielisks aizsardzības status, labi iemestie tālmetieni. Tas būtībā ļoti, ļoti labi raksturo OG Anunoby un raksturo klasisko 3 un aizsardzības spēlētāju tādu veidolu. Dosonmu, labas piespēles, labi procenti, labi tālmetieni, un tas viņam ir iedeva lielu vērtību, jo Dosonmu, zinām, ar 62%, tāpat kā Tylers Hero, starp citu, viņš arī met virs 60%, tagad spēlētāji nav tik vērtīgi, un viņi ar tādiem procentiem neturpinās mest, tas vienkārši nav
nav fiziski iespējams, un tie vidēji rādītāji agrāk vai vēlāk pienāks pretī viņiem un parādīs to vietu, kur Vēži ziemo. Vučevičs, protams, arī nemetīs ar 64%, tas nav viņa procents, bet kā gariem, tas jau bišķīt ir dzīvelīgāk, bet arī viņš nav top 5 spēlētājs, tā nav viņa norma, labi rebound un labi punkti. Un kalendārs nākamajai nedēļai, tātad otrdien būs kausa izcīņas fināla spēle, bet šo vienu spēli neskaitīs fantasy rezultātus. Tā kā gan otrdiena, gan trešdiena, kas ir brīvdiena NBA, neviens mačs nebūs iekšā fantasy rezultātos, tad būs pirmdiena, un tālāk jau lecam uz ceturtdienu 13 spēlēm, piekdienu 3 spēles, sestdienu 12 spēles un svētdiena 3. Tā kā ceturtdiena līdz svētdiena ļoti interesants, mainīgs kalendārs. Diezgan maz back-to-back dienas. Charlotte, Oklahoma ceturtdienu, piekdienu spēlē back-to-back, Cleveland, Miami, Milwaukee, Philadelphia piekdien, sestdien un Pelikāni, Sacramento sestdien, svētdien. Vienai komandai Sacramento 4 spēles nākamajā nedēļā, tā kā to noteikti ielāgojam. Sacramento spēlētāji ir teorētiski visvērtīgākie. Ja tev varbūt mētājas free agentos Maliks Monks, es uz viņu pastītos, pārējie spēlētāji, es nedomāju, ka ir tur kaut kādi ņemamie, gan Kijons Ellis, gan Huerters, gan kaut kādi Trey Lylesi. Tie nav īsti interesanti spēlētāji. 3 spēles Brooklynai, Charlottei, Čikāgai, Clevelandai, Denverai, Detroitai, Clipperiem, Miami, Pelikāniem, Philadelphijai, Toronto, Jūtai, Sacramento un 2 spēles visām pārējām komandām. Mazās spēles, interesanti, ka šonedēļ nevienai komandai nav neatkārtojas mači kādā no abām dienām. Tātad visiem ir pa vienai spēlē, tikai mazajās dienās Clevelanda, Milwaukee, Miami, Oklahoma, Philadelphia, Charlotte, Pelikāni, Denvera, Toronto un tūlīt uzzināsim, kas mums ir otra komanda. Tā mums ir Houstona, Sacramento, arī aizslēgto komandu uzzinājām. Un Sacramento, Indiana mums ir pēdējās mazās dienas komandas. Un tie mums ir šīs nedēļas jaunumi mūsu līgā, mūsu fantasy basketbolā komunā. Jā, prieks, kad kausa izcīņā turpinās fenomenāli rezultāts. Starp citu, mazās bet apakšējo grupu komandas nemaz tik daudz nav iztušās, lai gan ir tikai 2 elites grupas līgā, bet mums ir top 32, 8 komandas joprojām no elites. Tā kā tas ir ļoti interesants fakts par kausa izcīņu, bet menedžeri, lai visiem jums izdodas, viss ir fenomenāli, visi bumbās. Un jā, ja novērtē saturu, novērtē šo līgu un patīk piedalīties šeit, uzspied laiku, pieabonē kanālam un tiekamies jau nākamajos raidījumos. Čau!